Kā jums iet, mani sauc pats Māris Ozoliņš, un šodienas topiks, par ko es runāšu, būs femin. Ja jūs nezināt, ko nozīmē femin, es jums ļoti ātri izskaidrošu. Ļoti ātri man būs vairāki topiki, par ko es runāšu. Man tikai prātā gulēšana, ja? Ok, un pārgulēšana. Bet es tev pateikšu, man ir vairāki tie bullet pointi šeit. Viens no viņiem ir, tas ir viens no pirmajiem, tas ir otrais īstenībā, nav pirmais, kur viņš saka, my goal is to be the voice for Latvian folks. Ko tas nozīmē? Un redzi, šitais ir vēl viens, ko es pateikšu. Tā kā jūs klausāties manus video, un tiem cilvēkiem, kas nevar runāt angliski, kas nemāk runāt angliski, es jums drusku īstenībā ielieku, es jums mācu angļu valodu, jo man pēdējos apmēram 15 gadus ir bijis tā, ka es arī savai sievai esmu teicis, viņa šodien nav mājā, viņa ir faktiski darbā. Mans mērķis ir bijis, es gribēju būt angļu valodas skolotājs, ja, Latvijā. Vienalga pamatskolā, vidusskolā, augstskolās, viskaut kur. Man ir augstskolas grāds, man ir diploms, es varu arī augstskolā strādāt par lektoru. Bet es izvēlējos kaut ko citu savā dzīvē. Un tas nav, mēs par to runāsim vēlāk, tas nav tas ir, tā kā, ko es te saku, my goal is to be the voice for Latvian folks. Ko tas nozīmē, ir, es gribu būt balss Latvijas tautai. Ja? My goal is to be, my goal nozīmē, mans mērķis is to be the voice for Latvian folks. My goal, mans mērķis ir būt Latvijas tautai tā balss, kas runās pret globālismu, par ģeopolitiku, jo, kā es jums iepriekš teicu, es esmu dzīvojis 2 dekādes, vairāk nekā 2 dekādes, ārpus Latvijas. Un šodienas tas, ko mēs runāsim, ir femins. Un es gribu, lai jūs saprotat vienkārši, lai jūs saprotat savās galvās, ja jūs nesat darījuši nevienu research, un jūs nezināt, ko tas nozīmē. Ko nozīmē femins? Femins nozīmē to, teiksim, tāpat kā, teiksim, es tūlīt pateikšu ātri, ko Amerikas mēģina darīt. Ja Donalds Trumps netiks iekšā, Amerikā būs femins, ja? Un globālisti grib to feminu. Femins nozīmē to, ka, teiksim, es ātri, ļoti vienkārši izskaidrošu to visu. Tu esi lauksaimnieks, ja? Tev gurķa izmaksas ir 70 centi vai 75 centi. Uzaudzēt vienu gurķi tev izmaksā 70. Es kā piemēru saku, gurķis, protams, maksā mazāk nekā tas. Un lielveikalā viņu tirgo pa vienu eiro vai $1, vienalga. Vienalga kādās naudās jūs vērtējat to visu. Teiksim, mēs runāsim par eiro. Tāpēc, ka Latvijā ir eiro. Veikals nopērk to gurķi pa 95 centi, viņš pārdod pa 1 eiro. Viņam ir 5 centu. Tas pat nav margins vai profits, bet jebkurā gadījumā, teiksim tā. Un kad ienāks femins, ko nozīmē, kad ienāks valdība un sāks kontrolēt tās visas cenas, un viņi teiks, nē, tu nevari tirgot gurķi pa 1 eiro. Tev jāturgo gurķis ir pa 50 centiem. Un lauksaimnieks iznāks laukā un teiks, klausies, man izmaksā 75 vai 70 centi uzaudzēt to vienu gurķi, kas ir ieskaitot, teiksim, mēslojums, property taxes, kas ir zemes nodoklis, ja? Darbinieks, kas novāc nost, cilvēks, kas novāc nost to gurķi, aizvešanu uz to veikalu, un pēc tam veikalam jāuzliek virsū kaut kāds uzcenojums, lai viņš varētu nopelnīt naudu, ja? Es, teiksim, pārdodu par 75 centi, veikals, teiksim, man izmaksā 75 centi, es pārdodu par 90 centi, viņš uzliek 95 vai 1 eiro, teiksim, uzliek 10 vai 5% uz tā virsū, kur lielveikali ļoti reti, ka viņi 10% dabūja, viņi labākajā gadamā dabūja 5 vai 4%, varbūt 3%, tāpēc, ka viņiem ir liels markets un viņiem ir, kas ir competition? Viņiem ir citi veikali, ar kuriem ir teiksim, tu nevari likt lielāku cenu, jo, ja liks lielāku cenu, tas nozīmē, ka viņi ies uz to blakus tev
to tirgu un nopirks to visu lētāk nekā tu esi. Līdz kaut vai tie būs 5 vai 10 centi. Mūsdienās tas ļoti svarīgi 5 vai 10 centi. Un kā tas viss darbojas? Teiksim, ok, valdība ienāk un sāk kontrolēt cenas. Un viņi saka, klausies, tu nevari viņu tirgot vairāk 5 centi. Tas lauksaimnieks, viņš pateiks, vai zemnieks, vai tas, kas audzē tos visus, teiksim, tos visus augļus, dārzeņus un visu pārējo. Viņš teiks, klausies, es nevaru vairāk šo darīt, tāpēc, ka man izmaksā, ja tu gribi, lai es tev pa 50 centiem pārdodu, man izmaksā viss 75 centi, 70 centi, piemēram, ja? Un kas notiks, viņš bankrotēs. Viņš teiks, es iefailoju bankruptciju, un mans bizness ir ārā. Es nevaru audzēt vairs to visu. Pēc tam ienāks valdība iekšā, viņi teiks, ok, tu bankrotēji, mēs nopirksim tavu zemi. Un, protams, ja tu esi bankrotā, tu saki, labi, fucking, pēc. Nu, ko tu izdarīsi? Tu neko nevar izdarīt vairāk, vismaz kaut kādu naudu dabūs, un valdība saka, mēs audzēsim to visu pārtiku par to pašu izmaksu, var pat zemāk, jo mēs varam printēt naudu un visu pārējo, un cilvēkiem būs pārtika. Un tas nav tas, un tas femins sākās ar to visu, kad teiksim, tas zemnieks vairāk nevar audzēt to visu pārtiku par to zemo cenu, un līdz ar to viss veikalā sāk palikt mazāk un mazāk pārtikas. Tas ir femins, tas ir kā sākās femins. Paliek mazāk un mazāk pārtikas. Pat ja tev ir nauda, tu nevari nopirkt, tāpēc, ka nav ko nopirkt. Cilvēki vairāk neko neražo. Un pēc tam valdība ienāk iekšā, un viņi sāks nopērkt to tavu zemi un visu, viņi sāk ražot to visu, un tāpat pārtikas nav. Tāpēc, ka valdība, visi tie globālisti grib kontrolēt, jo kā tu vari kontrolēt visu pasauli, ir pārtika. Ja pārtikas nav, tu darīsi visu iespējamo, ko valdība teiks, lai tev būtu kaut vai tas viens gurķis uz tā galda, lai tev būtu kaut kāda pārtika. Es kā gurķi tikai es vienkārši kā piemēru minu. Varbūt kartupeļi, varbūt rīsi, varbūt makaroni, varbūt tomāti, vienalga viss tā un viss pārējais, jau olas un tā tālāk. Es tikai kā piemēru jums to saku. Tā kā nepārprot, es neesmu tajos gurķos baigi iekšā. Kaut gan man nav problēmas, es varu ēst gurķi arī, ja? Bet no gurķiem nekad nebūs, nepietiks pārtikas, nepietiks nutrišana tavā dzīvē, tavā ķermenī. Un pēc tam, kas notiek, tiek līdz valdība pārņem, viņi kontrolē to visu, cik viņi var audzēt. Viņi var audzēt, cik viņi grib, viņi var audzēt tā, ka visai pasaulē pietiek. Teiksim, no tās pašas Latvijas tās fermas, ja, no tās dārzeņu fabrikācijas, no tās agrikultūras, kas jums ir, ja. To var darīt, bet ko viņi darīs? Teiksim, pat ja tev ir nauda, viņi var izaudzēt to visu, bet par cik viņi grib tevi kontrolēt, tev sāks dot tos talonus, teiksim, tu vari nopirkt tikai 3 olas mēnesī vai nedēļā, tu vari nopirkt 1 galonu mēnesī, tas ir 3,7 litri vai 3,6 litri, vairāk vai mazāk, ja? Tu vari nopirkt tikai 2 gurķus un 3 tomātus, un tev ir fucking mazi bērni mājās, tev viņi jābaroja, tev kaut kas jādomā, tu vari nopirkt 1 fucking kilogramu auzu pārslas, kas tev, teiksim, 6 mēnešos, ja? Ko tu vari apēst, protams, nezinu, nedēļā, atkarībā kādas tavs dzīvesveids un ko tu cik daudz ēd, ja? Un pēc tam viņi iedos tos talonus, pat ja tev ir nauda, viņi teiks, nē, tavs limits bija tas un tas, un kas notiks un šitais ir, tas ir viss, ko apmēram kā feminists darbojas, un kas notiks pēc tam tālāk ir, tāpēc, ka jūs visi fucking idioti, visi stulbeņi, un zini, kas ir, es savus vārdus atpakaļ neņemšu. Tie, kas sāk lietot savus telefonus visām savām izmaksām, ja? Tu gribi samaksāt veikalā par savu fucking pārtiku un tu savus telefonus liec. Es tādus stūdus neizmantoju. Es izmantoju skaidru naudu. Un tas būs tas, ka pēc tam vairāk skaidras naudas nebūs un ka viss būs telefonā. Un zini, kāpēc tas viss notiek? Tikai tāpēc, ka jūs to visu pieļaujat un jūs to visu sākat. Izmetat savus telefonus laukā. Un zini, cik tas stulbi izskatās? No mana prāta, tagad es aizēju uz veikalu un skatos, ka kāds kaut kādu fucking telefonu maksā savu. Un tagad jaunais vispār Amerikā ir, ka viņi ar savu plaukstu, viņiem ir čips ielikts iekšā, viņš ar savu plaukstu fucking noskanē savu plaukstu un bum, tev no konta nauda noņemās. Tu saproti, cik tas ir stulbi? Cik tu esi atkarīgs no visa? Internets beigsies, piemēram, ja? Tev nav internets, ja? Fucking telefons nestrādā. Kā tu samaksāsi par savu pārtiku? Varbūt viņi citreiz noslēgs, teiksim, plānoti to internetu nost. Un tu vairāk nevari maksāt par to pārtiku. Un kas tagad notiek Anglijā,
Un Amerikā un Austrālijā ir tas, ja tu kaut kādu sliktu komentu uzrakstīji par valdību, viņi tev uzliek to, ka tev vairāk nav brīvības runāt, ja? Tev var iebāzt cietumā, un viņi tev var noslēgt internetu, un viņi tev var aizliegt lietot internetu. Ko tu tad darīsi? Tu gribi būt tas vergs, kas vergos visām tai globālismu un tai valdībai? Jums vajag vienkārši vienu lietu saprast, ka nedrīkst pieļaut to, ka valdība kontrolēs cenas. Tiklīdz viņi sāks kontrolēt cenas, būs ārā visi zemnieki, un pēc tam visi lauksaimnieki, un pēc tam valdība pārņems to visu, un viņi var darīt, ko viņi grib. Tā kā Bills Gates ir nopircis 80% zemes Amerikā jau. Lauksaimniecības zemes ir. Un viņš nav lauksaimnieks, viņš fucking taisa nāvējušas vakcīnas, lai samazinātu populāciju pasaulē. Viņš bija tipa kaut kāds Microsoft interneta vecis. Un vēl viena lieta par to Billu Gatesu, ko es iepriekšējā video minēju, ka jums vajag uztaisīt savu mājas darbu. Ko viņš izdarīja? Viņš uztaisīja Microsoftu internetu, ne internetu, bet tās programmas visas. Un pēc tam viņš uzbūvēja vīrusu, un tad viņš uzbūvēja antivīrusu. Sapat, kā tas darbojas? Viņš uztaisīja vīrusu, viņš uztaisīja antivīrusu. Tāpat, kā viņš uztaisīja Covid, viņš uztaisīja pēc tam vakcīnas. Viņš uztaisīja to zikas un visas pārējos double-E, un pēc tam viņš izlaida tos kaut kādus tos odus, kas to visu samazinās un iznīcinās tos otrs odus, ko viņš pats ir uztaisījis. Tā tas viss darbojās. Un rekur ir vēl viens lietas par to lietu, par ko jūs nesaprotat, ir extradite for free speech UK, Canada un visas pārējās. Teiksim, tev pat nevajag dzīvot Anglijā vai Īrijā vai Kanādā vai Amerikā. Ja tu kaut ko, jebkurā vietā no savas valsts, ja tu uzrakstīsi kaut kādu, kā viņi saka, hate speech, teiksim, tu saki, man nepatīk Justins Castro, man nepatīk Joe Bidens, man nepatīk Vaira Vīķa Freiberga, vienalga ko, vienalga par jebkuru politiķu pasaulē, par jebkuru cilvēku. Tā valsts, teiksim, tu esi Latvijā, un tu uzrakstīji kaut ko sliktu par Justinu Castro. Jā, Justins Castro ir nevis Latvijas, bet Kanādas premjerministrs. Tu uzrakstīji sliktu lietu par viņu, un viņš var pieprasīt extraditus. Tāds ir tāds vārds extraditus. Tas nozīmē, ka tu kā tevi politiski var izvilkt laukā no tavas valstis, atvest tevi uz Kanādu un tevi notiesāt un iebāzt cietumā par to, ka tu kaut ko sliktu teici. Un tas viss nāk tikai dēļ to visu jūsu cilvēku pēc, tāpēc, ka jūs savus fucking telefonus izmantojat savām fucking, jūs gribat visu kāds tas fucking vārds, es nevaru fucking latviski pateikt, digitalizēt, ja? Jūs visu gribat digitalizēt, tāpēc jūs savus fucking telefonus bāžat iekšā, fucking idioti, kuriem fucking prāta nav. Un vēl viena lieta, kas ir par to testosteronu, par tiem jauniem, šitais video jau īpaši jauniem vīriešiem, spēcīgiem, jūs visi, tiem, kuriem ir 21, 22, 24, 25 gadi, pat līdz 30, līdz 35. Ja, es jau esmu vecāks palicis, ja, man vairs tas testosterons nav tik fucking crazy, kā kādreiz bija. Tā ir mūsu nākotne, jums veči vajag saprast, čaļi. Ejiet uz savu zāli, pumpēt augšā, nepaliek pa gejiem, nepaliek pa mīzeņiem, pa mīkstajiem. Tāpēc, kad don't be pathetic. Saproti, neesat tādi tie, oh my god, like, tā kā visi tie savas fucking video spēles spēlē un visu pārējo. Ejiet ārā uz dabu, esat fucking tradespeople, tā kā es esmu plumers un gasfitters, ja? 20 vairāk nekā gadus. Esat īsti veči, nesat tās visas fucking lupatas, kuriem liekas, ka, es kaut kādā internetā, man ir 20 gadi un es kaut ko internetā esmu. Pirmkārt, jums nav zināšanas, man ir zināšanas, man ir vairāk nekā 40 gadi, tāpēc es varu šodien šeit runāt internetā, ja? Un es tajā pašā laikā esmu construction saitā, es smagu darbu daru, katru fucking dienu un joprojām. Jā, man ir mugura sačakarēta, ja? Un vēl viena lieta, kas tas trends tagad nāk ārā, ko es skatījos internetā, ja? Viņi saka, if you feel positive about me, you being tricked. Zini, kas ir? Tas ir meli. Tie ir pilnīgākā diršana. Ja tev liekas, mana ziņa ir pozitīva, un tev liekas, viņš ir viens no viņiem, ja? Viņš mani apmāna, viņš mani grib manipulēt un runāt sūdus. Es runāju taisnību, es runāju fucking kā dzīvē viss notiek, ja? Ja jūs ticat tam fucking trendam, kas tagad notiek visos TikTokos, visos pārējos sudos, tu esi lopata. Tu neesi īsts vīrietis. Ja tev liekas, kad es esmu uztaisīju pats fucking savu research, ja?
uztaisi savu research, pārbaudi visu, ko es saku, un mēs iesim dziļāk un dziļāk tajā visā lietā. Viena lieta. Un vēl viena lieta, ko es jums pateikšu, tas ir rekur nākamais posms, rekur man viss ir pierakstīts, ja? Es fucking nediršu, rekur man viss ir pierakstīts. Man ir bullet pointi, man ir punkti, par ko es gribu runāt, man nav pierunāt, es visu runāju no savas galvas, man vienkārši pāris vārdu, lai es nevaru fucking, ja man nebūtu štais te, es varētu runāt fucking 30 dienas bez apstājas. Bet es mēģinu, saproties, mēģinu visu ātri izstāstīt tās domas, kas man šodien ir galvā. Un, teiksim, es esmu par sievietēm, jo īpaši latviešu sievietēm, es esmu par bērniem. Un īstam vīrietim ir jāizstāv sievietes, lai vai kādas, es zinu, tie jauniečiem pateiks man, es biju tajā fucking posmā. Es pateicu, viņi ir fucking suka, tāpēc, ka viņiem pameta mani. Vienalga vai ko, vai viņi izdarīja kaut ko sliktu, vai fuck, whatever. Zini, kas ir labi. Jā, viņa bija suka, lai viņa fucking turpina savu dzīvi, tu esi savu dzīvi, tu turpini tālāk. Tāpēc, kad ir pasaulē miljoniem single sieviešu, brīvas sievietes, miljoniem. Tev nevajag iet pakaļ viņiem, būs vēl labāk. Bet jebkurā gadījumā, ko es saku, tev vajag pastāvēt par sievietēm. Pati viņa, teiksim, tev viss ir kārtībā. Tu uzbūvēji savu kompāniju, uzbūvēji savu biznesu, un ja kādreiz vajag palīdzēt to tai sukai, tai sievietei, cilvēki mainās, ja? Viņai ir sava ģimene, viņai ir savas lietas, palīdzi viņai, ja tu vari. Par to es pastāvu par to visu, ka tev vajag palīdzēt sievietēm un atbalstīt bērnus. Pat ja tev nav bērni, un tev vienkārši citreiz viņi kaitina, ka viņi tur mazi fucking čīks pa ielām iekšā, ka tu aizēji uz teātri, vai tu aizēji uz shopping mallu, vai tu aizēji uz savu vienalga sporta zālē, labi, sporta zālē nebūs mazi bērni. Vienalga savā fucking autobusā, ja tu brauc fucking mājās no darba un tev mazi bērni čīks ir, tu vienā dienā sapratīsi. Tāpēc vienā dienā, kad es pievērsos Dievam, es sapratu, cik ir ļoti vērtīgi bērni, un cik ir vērtīgas sievietes. Tā ir vērtība mūsu pasaulē. Bez sievietēm, bez bērniem mums fucking nekā nebūtu. Un vīriešiem viņi fucking jāiet un jāstrādā un jāatbalsta tas viss ir. Un atrodat vienreiz Dievu savā dzīvē. Un tas ir vēl viena saruna, par ko es gribu runāt, bet tas būs varbūt cits video, bet es ātri izstāstīšu trijās fucking minūtēs, varbūt vienā minūtē. Es nekad neticēju Dievam. Tāpēc, ka man, teiksim, mēs uzaugām, mums nebija reliģiska ģimene, ja? Mēs nekad negājām uz baznīcu, nekad neticējām Dievam, mums nekad nebija Jēzus pie sienas, mums nekad nebija krusti un tādas lietas un vispārējais. Un es uzaugu tādā atmosfērā, kad es vienmēr viņu teicu, faktos visus Dievus, faktos visus tos te krīstus, ja, un visas tās baznīcas un visu pārējo. Fakan es negribu tur iet iekšā, bet ir vienā dienā man tas ieklikšķoja, tāpēc, kad es sapratu, kad ir jābūt kaut kādai vērtībai tavā dzīvē, purpose nozīmē, uz ko tu tiecies, ja? Tā nav nauda, tas nav darbs, bet tev vajag sagādāt visu, tev vajag to dzīves vērtību, kam tu dzīvo. Tu dzīvo priekš savas ģimenes, tu dzīvo priekš sevis, tu dzīvo priekš saviem vecākiem, tā ir tā vērtība, ja? Mēs satiekamies visi, mēs parunājamies. Es pat nevaru to izskaidrot, kas ir, kad man akšķēja vaļā, kur es sapratu, mana ģimene vislielākā vērtība manā mūžā. Bet es gadiem braucu uz Amerikām, braucu uz Kanādām, dzīvojam tur fucking 2 dekādas, un tikai nauda, vairāk man vajag naudu. Es skrēju pakaļ miljonus dolāru darbiem, es skrēju pakaļ crazy darbiem, ja? Un pēc tam vienā dienā es, pamostos, un man ir visi bērni pamet manu māju, viņi ir jau pieauguši cilvēki, un es tā teicu, kur tā dzīve pagāja? Saproti? 17, 20 gadi tavā dzīvē, un jo īpaši tiem 21 gadīgiem klausies, ja tev liekas, tev visa dzīve ir priekšā, jā, tev ir, bet tici man, 17 gadi, 20 gadi tavā dzīvē, bumšta te paies, ļoti ātri paies, ja tu skriesi pakaļ naudai. Ja tu izbaudīsi savu dzīvi, tad fucking tev dzīve būs lēnāka. Un man ir grūti to izskarot, un daudzi cilvēki, jūs varat man tagad fucking dirst, fuck, nē, nauda ir viss, kas ir dzīvē. Nauda ir svarīga dzīvē, bet fucking Jēzus un Dievs ir augstāk par to visu.
un ir svarīgāks tavā dzīvē. Ok, es jau izrunāju par to, ka jūs tos fucking iPhones izmet savus fuckinos iPhones laukā un izbeidzat vienreiz labāk, sliktākajā gadījumā maksāt savu debetkarti, ja? Izmetat uz savu fucking iPhone sārā. Un es vienu no jūs redzēšu veikalā, ka jūs maksājat uz savu iPhone, zinu, kas ir, es to fucking iPhone sadauzīšu. Es ciest nav tādus cilvēkus, tos fucking visus idiotus, tos, kas visi tajās internetos un visu to te fucking saviem telefoniem maksā. Kas grib to visu, teiksim, to globālismu iekšā, ka visas valdības un visi klausi švābi var kontrolēt tevi. Tu gribi to visu? Protams, ka tu gribi, tāpēc, ja tu dari. Tu esi idiots, un kas notiks pēc tam, tu redzēsi, kas notiks. Nedod Dievs, ka tu kādu sliktu vārdu pateiksi. Un, rekur vēl viens, it's crazy that people still sit and consume BS on TV. Es, piemēram, pēdējos kaut kādus apmēram 8 gadi, es neklausos mūziku. Ne internetā, ne ScrewTube, man nekur, ne radio. Kad es braucu mašīnu, man radio nav. Es neklausos neko. Es neskatos mainstream TV, tas ir visas ziņas, ko es Latvijas televīzija, BBC, CNBC, MSNBC, ABC News, visas pārējās, ja? Tas British Corporation, kā jūs sauc, British Brainwashing Corporations, ja, kas tev smadzenes skalo, kas tev, un viņas visas saka vienu un to pašu, pilnīgi visu, tāpēc, ka viņas valdība maksā par to visu, lai viņiem būtu viens skripts, viņi saka vārds vārdā vienu un to pašu. Ja tu es jums varu nosūtīt īstenībā linku vienā dienā, kur es dabūšu to linku kopā, kur pilnīgi visas televīzijas kanāls, jo īpaši Amerikā saka vienu un to pašu. Kā varbūt, ka tev ir Andersons Coopers, Chris Como, Rachel Maddow, kas tur vēl par tiem visiem idiotiem? Tas Chucks fucking idiots ir. Tā melnā, es aizmirsu viņas vārdu. Vienalga nav svarīgi. Viņi saka vārds vārdā vienu to pašu. Un galvenais, ka tie ir dažādi outleti. Pilnīgi dažādi outleti. Viņiem nav nekāds sakars, viņi nav biznesa partneri nekas. Tāpēc, ka George Soros par to visu maksā. Par to propagandu. Viņi smadzenes skalo. Un jūs kā zombiji klausties tajos visos sūdos. Joe Reed. Es atceros to melno. Joe Reed. Pasties, kas viņi ir. Un es tūlīt pat beigšu to video, un es gribu vienkārši jaunajiem vīriešiem pateikt vienu domu. Pastāvat paši par sevi, par savām sievietēm, par savu mammu, ja jums nav sievietes, par savām māsām, par visu pārējo. Vienalga, kas jums ir par savām klases biedriem. Aizsargājiet viņas, lai vai kāds uzbruk viņām, fucking uzreiz meties iekšā un aizsargā viņas ir. Un es tev iedošu vienu labu piemēru. Tur bija research, es skatījos 70. 80. gados, kur tas bija drusku sadāks, bet es vienkārši uztaisīšu tādu kā piemēru, ja? Teiksim, ienāk 17 vīrieši iekšā vienā klasē, ja? Vienā telpā, un uz sienas ir taisnestūris, ja? Taisnestūris, rectangular, ja? Un jautājums, ko tu redzi uz tās sienas? Un visi saka, ka tas ir 3 stūris. Visi saka, 3 stūris. Un kā notiek tā influence, ka tu pats beidzamais saka, nē, bet tas nav 3, tas ir taisnes stūris, tas nav 3 stūris. Nu, viņš savā galvā domā, saka, fuck, viņi visi pateica, tas ir 3 stūris, un viņš arī pasaka 3 stūris. Tas nav vīrietis, tas ir lupata, tas ir kas nodevējs, kas ir fucking, saka visu to, ko visi citi saka. Tu vienkārši ienāc iekšā un tu esi tas īstais vecs, un tu saki, fuck you, stūbeņi. Kas jūs fucking neredzat? Tas ir taisnes stūris, tas nav 3 stūris. Un bija 60. 70. gados, kad tur bija stabiņi, kas ir augstāks, zemāks, un teica, viens bija tā te, un visi saka, numur 3 ir visaugstākais, kaut gan numur 3 bija zemākais. Un kur bija rakstīts 2 + 2 ir 4. Ne, 2 + 2 bija 5, un visi teica, jā, tas ir 5, un tas pēdējais čalis, nē, tas nav 5, ir 4, 2 ir 4, jā. Un visi teica, kas tu stulbs tas ir? 5 tas ir, 2 un 2, redzi? Man ir 2 pirksti un 2 pirksti, tas ir 5. Saproti, tāpēc es saku, man tas video ievilkās drusku pa garu, bet es vienkārši gribu jums pateikt, kad jums vajag darat savu diligence,
savu researchu, meklēt informāciju. Es zinu, ka ir ļoti grūti tie, kas angliski nerunā, bet tāpēc es esmu šeit. Es esmu priekš jums tagad. Es esmu iznācis no zila gaisa, un es jums mēģināšu kaut ko daudz tulkot. Jums jums interesē kaut kas ir, un nevar neko latviski atrast. Uzrakstiet man apakšā komentu, paprasiet, kāds nākamais temats, pa ko. Es jums iedevu mājas darbu. Atceries vakardien. Es jums iedevu fucking mājas darbu. Klaus Schwabs, Bill Gates un George Soros. Jūs kaut ko esat, kaut vienu no viņiem esat internetā uzrakstīt, kaut vai Googlē, esat uzrakstījuši, un kas viņš tāds ir, vismaz vienu cilvēku. Man neviens koments nav atpakaļ bijis. Un ja jūs nedarīsiet pats savu darbu, jūs vienmēr būsiet tajās sūdos, visu laiku malsties uz riņķi un uz riņķi un uz riņķi. Saproti, ko es tev saku? Ja jums patīk mans video, uzliek šo te augšā, ja? Uzrakstiet komentu man. Vienalga, pat jums nepatīk, Māri, klausies, Māri, klausies, fucking. Tu aizgāja pārāk tālu tajā visā, pārāk dziļi iegāja. Mēs pat nesapam, tu vispār runāji, ja? Uzrakti komentu man visu, izstāstīt saviem draugiem, aizsūtat šo te linku viņiem, saki, klausies, kurš teiks čalis ir interesants, aizsūt fucking linku viņiem ir. Un Dievs jūs uzsvētī, Jēzus jūs uzmīl, 100%, lai vai kāda jūs būtu. Un zini, kas ir? Pats Māris Ozoliņš arī jūs uzmīl. Es runāšu vēlāk jums. Lai jums laba diena!